Tā ideja bija par to pašu tām uzlīmītēm, bet mēs domājam, kā to pavērst zaļu. To es prasīju Madara izdomāja. Tā kā, lai tad tas būtu preko uzlabojumiem pilsētā. Un tad tas nosaukums ir, lai šī vieta būtu vidē draudzīgāka, vajadzētu, tad ir daudzpunkts līnijas, kur cilvēki var rakstīt savas idejas, uzlabojumus un tā tālāk. Un tad mums tādas idejas, kas bija vēl karājās gaisā par krāsu indikācijām, dažādas krāsas norāda uz tās idejas raksturu, vai tādu uzlabojumu, vai kaut ko vajag nojaukt, vai iznīcināt, vai tā. Un iespējams, ka šis projekts varētu būt savienots ar GoMapu, bet arī tas vēl ir jautājums. Lai tas ir tā kā, GoMaps ir uz karta balstīts sociālais tīkls, kas top Latvijā, kur varēs ļoti tā kā ērti ap vietām runāties, tvītoties un tā, un tad tā būtu īstā vieta arī. Gan fiziskam saturam, gan reālam, gan virtuālam saturam veidoties par vietu uzlabošanu. Nu, un praktiski, ja kāds notiks, mēs sākam ar tikšanos visiem tiem, kam šis interesē, kas mēs te pieteicāmies, gan mūsu draugi un interesanti, kur mēs sanākam kopā un domājam par uzlīgu dizainu. Bija arī ideja par to, ka dizainu varētu uzticēt dažādiem māksliniekiem un dizaineriem, lai kļūt tā kā bišķiņ prestižāk un arī papildus notikums, par ko runāt. Un tad nākamā tikšanās savukārt būtu, ka mēs jau sanākam kopā, izdomājam uzlīgas, ejam ielās, fočējam, līmējam. Uztaisam nakts kaut kādu pasākumu, vēl pieredzi nakts pasākumu veidošanu. Un tad, tas, kā jūs varētu palīdzēt, ir pirmais ir, tā kā, kas būtu interesēts piedalīties, kaut kāds, kā to visu vispār, tas pirmos dalībnieks, tas tā kā aiziet. Nu tā, riktīgi, tas, jā, mākslinieki arī dalībnieki kādi, kas būtu gatavi patizināt kaut ko, kas būtu interesēti. Es zinu, Davids Šorno, tas šveicietis, kas taisīja projektu. Kā ir Latvietim, viņu aicināt. Tas ir vēl dažas. Jā. Lūk, un kas vēl varētu būt jautājums? Vēl mums vajadzētu, tad varbūt nospēcēt rītēšanu, ja tās ir daudz uzlīdes, tūkstošos jau mērās, tad ir citi cipari. Un vēl mums vajag idejas par to, kā to arī padarīt tādu kustību, kas jau aiziet tādā kaut kādā multiplikācijā, kur mēs īsti vairs paši nepiedalīties. Jo ir doma arī, ka šitās uzlīmītes ir par pamatu, ko es arī, esmu jau vienu projektu uzrakstījis uz Eiropas kultūras galvaspilsētas fonda, ir par pamatu reālai vidas pārveidošanai. Vienāds, ka šitais veids, kā cilvēki caur idejām redz, kā varētu veidoties vieta, un tad nākamie posmi ir reāli saslēgties ar Rīgas domas topošo vienu tādu fondu vai ar kādiem projektu fondiem, citiem, un palīdzēt iedzīvotājiem arī pārveidot tās vietas ar līdzīgu, kā šis citu pasākumu palīdzību. Tā. Mēs esam Mārcis un Madara šobrīd. Jā, var pievienot projektu atvērts, jo tas varētu sākties pavasarī. Nav sniegs, ir siltāks, cilvēkiem patīk. Nākamā tikšanās varētu būt, es domāju, kaut kādu mēnešu laikā. Tā pirmā. Jaungada. Tā pirmā tikšanās. Varbūt janvārī, ne? Janvārī, jā. Pēc svētkiem. Tikai, lai nenoplok, tad satiksimies vienreiz tagad, un tad jau